Tad esmu salicis šuju mašīnu Rubīna. Ja pareizi saprotu, tad viņas, varbūt es kaut ko pārklausījos, bet viņas tiek liktas kopā Lietuvā. Un blakus šeit stāvs Sigemsi. Tā ir mana pirmā šuju mašīna, kura tiek likta kopā Ķīnā. Bet pa lielam es teiktu, ka īpaši daudz viņas, konceptuāli viņas neatšķirās. Tātad abām divām ir iekšā, šeit ir gan šai ir iekšā motors, gan šai ir iekšā motors ar visu adatas pozicionēšanu un visu pārējo. Šī varbūt ir tāda prastāka, kā saka, tāda vienkāršāka, nav nekādu, ļoti daudz tur kaut kādu iespēju, kaut kāda regulēšana varbūt un tam līdzīgi. Protams, ir dūriena garums uz priekšu uz atpakaļu. Šeit apakšā var regulēt arī adatas pozicionēšanu, kad apstājās, vai adata ir iedurta iekšā, vai adata ir izcelta ārā. Bet pa lielam, ja mēs tā no virsmas paskatāmies, visi tie mehānismi plus, mīnus, viņi šeit gan drusku atšķirās, ir vienādi, bet tie korpusi ir ļoti līdzīgi kaut kādā zināmā mērā. Un tad šī ir jaunāka šuju mašīna, protams, šai šuju mašīnai Sigemsi ir kādi, laikam, es teiktu, vai 4 vai 5 gadi, tad šī ir nopirkta dažas dienas atpakaļ, tad 2025. gada sākumā, un, protams, viņai šeit ir arī displejs regulēšanas, bet to es tūlīt arī visu parādīšu. Tātad, kas vēl atšķirās, pie tādas ātras apskates, tad ar roku pacelšana, pēdiņas pacelšana, lai paceltu uz augšu, šai šuju mašīnai ir šeit. Tāds kloķīgs var redzēt paceļās. Protams, ir lejā, kura ceigala. Šai šuju mašīnai jau ir tā kā, varētu teikt, mums vecajām pazīstamajām. Te ir tāds kloķis, ar ko var pacelt uz augšu uz leju. Un, protams, arī ar kāju pacelt var. Tad mazlietiņi, protams, atšķirās arī diega ievēršanas mehānisms, bet viņš tikai izskata ziņā, kaut kādā konfigurācijā atšķirās. Un tas ir tāds, tik ļoti nebūtisks, ka tur sīgums un tam līdzīgi. Tātad tālāk par pēdiņām. Šai pēdiņa jau ir līdzīgi kā džuki un kam tur vēl, tur kaut kādiem fafiem. Tātad tā piespēdēja pēdiņa tā kā štoka vidū atrodās. Un tātad velkošā pēdiņa, priekšstā pēdiņa, kas staigā kopā ar adatu, tā ir uz stieņa. Tad šai atkal savukārt Sigemsiem ir, viņas skrūvējās no sāniem ar skrūvi. Tā kā, it kā no vienas puses Sigemsiem ir varbūt tā kā vienkāršāk, bet, man ir jau drusku pieredze, tāpēc es teiktu, ka šai Rubīnai tas ir tā kā labāks risinājums. Viņš ir tā kā drošāks. Un, protams, arī šeit ir gan apgaismojuma podziņa, gan uz nostiprinājuma podziņa, kad piespiedīsi, tad viņa pa tādām pussolītim iet uz priekšu. Ja patur, tad viņa uztaisa nostiprinājumu. To, protams, te visu var saprogrammēt. Tātad rekur ir tas displejs, kurš programmējās. Tātad te var programmēt ātrumu. Tagad var redzēt, ka ir 100. Accelerate, viņš saka 400. Var uzspiest, ļoti daudz. Es viņš, protams, tas runāšana ir noņemama, bet es uzlikšu parādīšu, kā tas ir uz 100 dūriena minūtē. Tātad te ir neliels sādas gabaliņš. Pārlokam uz pusēm, ar ceigalu paceļam augšā un aiziet. Tālūk, un ja tu esi iesācējs, tad tu vari ļoti uzmanīgi, prātīgi tā šūt. Tu vari uzspiest stipri vairāk, un viņa aizies šitā. Tā kā tas viss ir brīnišķīgi regulējums, viss ļoti skaisti strādā. Un tad vēl viena pēdējā varbūt nianse, ar ko šī mašīna atšķirās no tās. Protams, šī ir jaunāka, bet šī saucamā roka šeit ir 31 cm šīs te vieta un augstums ir 15. Tad savukārt šai ir
šeit ir 33 cm un augstums ir 16. Kāpēc? Tas vispār ir, manuprāt, ļoti svarīgi, jo es esmu redzējis citas šujmašīnas, kurām šī daļa brīvā ir drusku mazāka. Īstenībā, jo viņa ir brīvāka, jo ērtāk ir strādāt tev, kā saka, tu tur vari tikt iekšā un tam līdzīgi ceļš, ja kaut kāds smagi materiāli vai kaut kāds biezums ir jāieloka šeit iekšā. Tas ir tikai un vienīgi liels iegūms un pluss. Tā kā nebaidieties pirkt arī šāda veida šujmašīnas. Protams, tas ir priekš iesākuma un kā es jau minēju, es ar šo šujmašīnu, piemēram, strādāju jau vairāk kā 4 gadi. Es pat nezinu, es grūti teikt, bet es esmu apmierināts. Protams, es gribētu varbūt kaut kādu fafu, džurkofu vai nezinu kādu vēl tur, ja, bet es ar šo šujmašīnu, viņa sevi ir atpelnījusi ļoti ātri, un arī šī šujmašīna atpelnīs. Tas cilvēks, pie kā viņa aizceļos, viņš atpelnīs viņu ļoti ātri, jo viņš viņu jau ir iegādājis vienkārši. Es viņu šeit darbnīcā saliku kopā, pamēģināju un pamēģināšu arī vēl druscīgi pastrādāt, kaut kādas pogas tur mēģināšu saprast un tā, nebaidieties, pērkat un strādājiet. Jā, un vēl ko es aizmirsu pateikt, tātad abas divas šīs šujmašīnas ir ar 3-kāršo transportu. Tas nozīmē, ka velk gan apakšējā pēdiņa, gan augšējā pēdiņa velk, gan adata velk materiālu uz priekšu, tas notiek vienlaicīgi, un arī šī te piespiedēja pēdiņa, viņa vilkšanas laikā paceļās augšā, un, kā saka, tad, kad audums paiet, viņa atkal piespiež, adata iziet cauri un tam līdzīgi. Abas divas šīs šujmašīnas strādāja pēc viena principa, un abas šīs šujmašīnas ir domātas tieši smagiem materiāliem, kā tur, nezinu, brezentiem, biezām kārtām, ādām, daudziem slāņiem un tam līdzīgi. Strādā viņas ar adatām DP17, tā laikam viņas pareizi saucās, ja es nekļūdos, un izmērs ir no 110. izmēra līdz 160. izmēra adatām, un diegi no, protams, ja ar smagiem materiāliem, tad šuja ar resnākiem diegiem, un tad pat līdz 10. numura diegam. Ar 10. numura diegu ar šīm mašīnām var mierīgi šūt. Es pats esmu šujis ar savu CGMC, bet tas ir atkarīgs. Protams, atkarība no tā, kāds ir vajadzīgs rezultāts, un tāda nianse vēl. Vēl ir šāds elektriskais nazis, ar ko var griezt dažādus materiālus. Var, protams, griezt ar šķērēm, bet var griezt arī ar šādu. Katrai lietai ir kaut kādā brīdī savs pielietojums. Tagad paskatīsimies, kā ar viņu var sagriezt kaut ko. Tātad rekuritāts, es nezinu, vai var redzēt, diezgan plāns, diezgan tāds rasts materiāls. Ņemam šo te un kā viņš griez. Ļoti vienkārši. Šeit viņam ir arī tāda podziņa, kuru nospiežot var kā saka, to asmenīti uzasināt, ja vajag. Un pamēģināsim, kā viņš griež arī ādu. Te mums ir melns ādas gabals un aiziet. Ļoti vienkārši. Griež kā sviestu.